Pacients jautā par to, vai no anālā seksa var veidoties hemoroidi. Man atbild diezgan viennozīmīgi nē, jo hemoroidu veidošanās iemesli ir pavisam citi. Savukārt, ja anālais seks ir traumatisks, ja tas notiek jau partnerim, kuram ir hemoroidi vai noslīd uz tiem, var, protams, šie te asinsvadu pinumi ieplīst, viņi var traumatizēties, var veidoties asiņošana, šeit tad diezgan nopietni, var veidoties ļoti tāds plīsumi un savādāk. Ja. Līdz ar to mans slēdziens ir, kad hemoroidi no anālā seksa veidoties nevar. Cits jautājums, protams, ir, kā tad hemoroidu operācija vai ķirurģiskā ārstēšana un anālais seks ir vai nav savienojami. Jāsaka uzreiz, ka atbilde nav viennozīmīga arī visā, teiksim, akadēmiskajā proktologu saimē. Kā mēs zinām, rietumu pasaulē cilvēki varbūt ir mazliet atvērtāk un ar šīm savām problēmām stāst vairāk, taču arī šeit nav vienot risinājumu. Jebkurā gadījumā pacientam, kuram ir šī lieta ir aktuāla, visticamāk sākumā jāpiedāvā vismazāk invazīvā metode. Mūsu gadījumā tā būtu hemoroidāla artērija lāzera koagulācija.